Šobrīd situācija ir aizgājusi tik tālu, ka ir biedrības, kuras māca cilvēkiem, kā ierosināt liegumu izveidi svešā mežā. Valsts atmaksā ekspertiem šādu iesniegumu izskatīšanu, tikmēr īpašnieks paliek bez balss un bez taisnīgām kompensācijām. Tā ir sistēma, kurā par privātu īpašumu lemj visi, izņemot pats īpašnieks. Tā ir naudas varētu, tajā reizē, kad es varētu nocirst, varētu dabūt 100 000, teiksim tā. Tas ir paņemot tikai tos 25%. Ja. Šajā gadījumā ir kompensācija no Eiropas Natura 2000 meža, līdz ar to mēs arī saņemam 1% apmērā no šī te koku materiāla vērtības. Mēs varam apstīties to pašu Rail Baltica, tur kaut kā tomēr saprot, ka nevar gluži to zemi, kas mūsu gadījumā notiek, un samaksā tev kaut kādu 1% no tās zemes vērtības. Tīri ir jāapskatās tā mežam īpašniekam, viņš ņemās par to mežu, viņš tur cīnās, tur kopļ viņu, viņam nonīks tie kociņi, viņš atkal tur kaut ko cīnās, mēģina tomēr dabūt to mežu augšā. Visā procesā notiek, un tā vienā brīdī no viena galva viņš skatās, viss tas viņa darbs tiek vienkārši viņam atņemts.